Sveicināti! Jūs piezvanījāt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Mīta klausās, labdien! Sveiki! Jūs dzirdat mani? Dzirdu, es klausos, jautājiet. Jā, tā tad jautājums un arī komentārs pēc tam. Sakiet, kā ir iespējams atteikties no Latvijas pilsonības? Jums ir citas valsts pilsonība jau piešķirta? Nē, man nav, man arī nevajag. Atteikties no Latvijas pilsonības drīkst tikai tad, ja jums ir piešķirta citas valsts pilsonība. Bet man nevajag, es esmu izvēlējies, ka man nevajag. Kur ir problēma? Jebkurā gadījumā, jebkuram cilvēkam ir jābūt pilsonībā. Man nav jābūt, es izvēlos būt. Kur ir problēma? Es jautāju jums, kur ir problēma? Es jums varu atbildēt, kāds ir paredzēts likumdošanā. Man nav vajadzīga jūsu likumdošana, kas man uzspiež to, kā man dzīvot. Nevis jūsu, bet kaut kāda režīma, kas tēlo valsti. Man to nevajag. Mēs esam informatīvais tālrunis valsts iestādē. Mēs ievērojam likumdošanu. Kādu likumu jūs ievērojat? Mirklīt, es tāpēc arī pateicu iepriekš, ka es gribu... Pilsonības likumu. Es saprotu, ko jūs darāt. Es saprotu arī lieliski, ko jūs sakāt. Es agrāk pats biju turbo idiots, kas klanījās režīmu priekšā, izsādus lozungus, izsauc. Tie ir senie laiki, tas bija infantīls un idiots. Jā, tāda ar vien daudz ir, kas klanās režīmu priekšā, bet te jau nav Latvija. Jo es izgāju cauri tam, es esmu Mareks Markus, kuru apmeloju Covid afēras laikā dēļ tā, ka nelietoju vergu lupatus seju. Rezultātā nolaupīju bērnus. Tas turpinās 6. gadu kopš 20. gada decembra un ir nolēmts spriedelētāji. Tiesas spriedelētāji nolēma, ka apmelotu cilvēku drīkst šantažēt, ņirgāties, pazemot arī manus bērnus, Robertu, Danielu, Emīliju, Markus. Jā, kuri tiek slēpti no manis pret bērnu sirdsapziņu, pret bērnu un arī manu gribu, un kuri šādā te veidā tiek arī traumēti, pret kuriem tiek darīta vardarbība. Viņi tajās darbībās, ko paši veica, tās piedēvēja man, bez pierādījumiem. Un tad jautājums, kāds ir motīvs man vēl saglabāt kaut kādu pilsonību, priekš kam man to vajag? Ja te ir atļauts apmelot cilvēku, es saprotu, ka jūs neatbildat par to, ko darīja citi, protams, tas ir skaidrs, bet saistības starp vienu un otru posmu institucionālajās pārvaldēs taču ir. Vieni piesedz otrus, vieni tēlo kailais karalis apģērbts krāšņākajās drēbēs, otri tēlo, 10 tēlo, cik tad var melot sev un citiem? Ja ir atļauts apmelot cilvēku, tā ir visatļautība, tas ir cinisma kalngals, vai tad ne tā? Es nebūšu tiesīga ne mainīt likumdošanu, ne apspriest neko. Mēs esam tikai informatīvais tālrunis, un tas ir mans darbs atbildēt uz jautājumiem. Bet nacisti jau arī darīja tikai savu darbu, saprotiet? Saprotiet, nacisti arī darīja tikai savu darbu un piesedza morālo kropļu muguras. Tas ir cits laiks. Ja jums kas neapmierina, tad jūs rakstiet, varbūt veidojiet kaut ko vai kā citādi, bet ne jau mēs būsim tie, kuri informatīvais tālrunis, kurus atrisinās problēmu. Mēs nevarēsim atrisināt šo problēmu. Ko jūs sakāt. Es jums zvanu ne tāpēc, ka jūs varētu atrisināt šo problēmu. Es jums pastāstu šo te pieredzes stāstu, šajā gadījumā savu, lai arī jūsu galā, kur jūs taču pie kafijas vai tējas tasēm dažkārt sarunājaties cilvēks ar cilvēku, lai parādītu, kādas problēmas pastāv tā saucamajā valstī, ja cilvēku drīkst apmelot. Tas ir taisnīgi, jūsuprāt? Noteikti, ka nav, bet... Nav taisnīgi. Tad kāpēc, lai cilvēkam būtu vēl šāda te režīma kaut kāda pase? Es viņu neatbalstīšu. Un tagad, piemēram, starp cits konteksts, gan jau, ka šajā sakarā jums arī, ja nav zvanījuši, tad zvanīs neviens tētis, māma, varbūt arī, vectētiņš, vecmāmiņa par saviem mazdēliem vai par saviem bērniem armijas sakarā par dienestu, respektīvi, ko organizē šis te kaitēkļu režīms, kas piesavinājies Latvijas vārdu, ka grib, lai cilvēki, kas ir izsūtīti no valsts godmaņa politikas laikā un arī pirms tam un arī pēc tam, lai viņi tagad dotos atpakaļ uz Latviju un šeit dienētu, daudzi no kuriem pat nezina latviešu valodu. Tas ir blakus efekts. Jā, bet stāsts ir par to, ka viņiem nav nekāda kauna līst vēl šo cilvēku dzīvē, šim te režīmam, vai tad viņi nav morālie kropļi? Kāds tur pienākums pret valsti, ja par viņiem jau paņirgājās? Kāds tur pienākums pret valsti? Kādu valsti? Tieši tāpēc viņiem ir jāpaņem citas valsts pilsonība, kuras valsts pilsoņi viņi vēlas kļūt un kuras valsts likumdošanu viņi vēlas ievērot. Tieši tāpēc cilvēkiem ir izvēle pateikt nē.
Tieši tāpēc cilvēkiem ir izvēle pateikt nē. Bet jūs taču lieliski saprotiet arī, ko es saku. Ne tikai es saprotu, ko jūs sakāt. Man tas ir pazīstami, ko jūs sakāt. Bet es neatrisināšu šo problēmu. Informatīvais tolerants noteikti neatrisinās. Taču skaidrs. Es jau ne tāpēc jums to saku, ka informatīvais varētu atrisināt. Protams, ka nē. Es piezvanīju, uzdodot pamat jautājumu, ko jūs dzirdējāt ievadā, kā var atteikties no pilsonības. Jūs jau pateicāt atbildi. Tālāk raisījās brīvā formā mūsu saruna. Un jūs atbildi par to, ka nevar atteikties, tad jāizvēlās citu, ir absurds. Tas ir tiešām absurds, jo būtībā cilvēkam ienākot šai pasaulē, cilvēks nepiedara nevienai valstī. Nepiedara. Tas status, kas ieviests valsts piederīgais, tas ir absurds status. Tas ir, lai manipulētu ar cilvēku visu viņu mūžu. Es saprotu, ka jūs šo jautājumu nerisinat un nerisināsiet, bet ne par to stāsts. Es šo stāstu šajā sakarā, tajā kontekstā, par ko mēs runājam. Ka cilvēkiem tiek uzspiests tas, kā viņiem dzīvot, kādas izvēles izdarīt. Tā nedrīkst būt. Tā nedrīkst būt nevienā jautājumā. Nav tāda pienākuma pret valsts, nav tāda pienākuma upurēties un mirt ne godmaņa, ne šī laika dažādo vadonīšu izvēļu dēļ. Mums nav jāmirst, cilvēkiem ir jādzīvo. Pareizi. Un nekādu naidu nav jākultivē, kādu šis vietējais Latvānijas režīms kultivē pret cilvēkiem, gan latviešiem, gan krieviem, gan citām tautām un ukrāņiem un tā tālāk. Tas nav jādara, bet viņi to dara. Kāpēc? Lai manipulētu. Un es jums šo nestāstu tādēļ, lai izkartītu savu sirdis, vienkārši parādu šo te saistības ar to, ka vieni pilda dokumentus, uztaisa formāli, lai izskatītos labi. Jā, karalis izskatās, ka ir apģērbts, bet tomēr viņš ir kailis, es saku pārfrāzējot. Un citi izdara citas darbības, kuras kopējā tajā bildē nozīmē noziegums pret cilvēci. Un izlikties, ka tas nenotiek, tas ir negodīgi, tas ir melīgi, bet taču daudz tajā piedalās. Tas ir absurda teātris. Un tāpēc es nevelti pieminēju jums. Sabiedrība tā ir veidota, tā mēs arī dzīvojam. Mēs neesam slēguši līgumu ar šo valsti. Tas, kas ir uzspiests, uzsver, tas ir uzspiests. Cik tur ir cilvēku sirdsapziņas un gribas, to, lai katrs pats atbild sev. Bet par to jautājumu, kas bija pamatjautājums, es vienu domiņu vēl pajautāšu jums. Tātad, ja cilvēks reāli nevar atteikties no Latvijas pilsonības, un viņam ir jāpieņem citas valsts pilsonība, tā saucamās valsts, tā ir cilvēka brīva izvēle, jūsuprāt? Gluži noteikti, ka nav, bet katrā ziņā likumdošana ir tāda, kāda ir. Tā nav likumdošana, tā ir uzspiešana, tieši tāda pati, kāda bija krustnešu laikos, kad varmāks nāca un slepkavoja ģimenes un uzspieda savas kontribūcijas un citus dažādos nodokļus, nodevas un tā tālāk un dažādos noteikumus. Uzspieda to, kā cilvēkiem domāt, kā runāt, kā dzīvot, un tā tas ir saglabājies. Tikai pamainījušās ir šīs izkārtnes. Sektas vietā šobrīd ir valsts vārds, bet sektas tāpat turpina valdīt. Tas ir ārprāts, bet paldies jums par sarunu. Paldies. Jā, lūdzu, visu labu jums. Lai jums arī labi.